visi inženieri un visi, kam interesanti paklausīties par energoefektivitātes risinājumiem. Jā, šodien mēs parunāsim par iekštelpu mikroklimatu, jā, kā tas var izskatīties šodien. Labi, ja mēs sāksim runāt par mikroklimatu, mēs paskatīsim senos laikos, jā, tad senos laikos bija svarīgi nodrošināt kaut kādu drošību cilvēkiem, bet arī drošība bija saistīta ar kaut kādu mikroklimata līmeni, komforta līmeni. Jā. Tad jūs redzat, mums tajā laikā bija vajadzīgs atrast kaut kādu ālu, jā, uzkurinātu ugunskuri. Jā, tas bija tā kā mūsu siltuma avots un vieta, kur mēs mēģinājām šito siltumu saglabāt. Jā. Toreiz tā sistēma atbildēja, nezinu, varbūt X energoefektivitātes līmenim, jā, bet šodien apstākļi mainījās, jā, mūsu prasība priekš mūsu ēkām un mūsu klimatizācijas sistēmām izauga daudzkārt, jā, un šodien mēs prasām, lai mūsu ēkas un mūsu klimata sistēmas atbild ļoti augstai energoefektivitātes pakāpei. Ja mēs runāsim par komfortu, ja, tad mēs saprotam, ka ļoti nozīmīga liela daļa no komforta tas ir iekšējais mikroklimats. Ja mēs runājam par komforta mikroklimatu, ja, mēs to varam sadalīt. Ja. Pirmais, tas ir gaisa temperatūra un gaisa mitrums. Ja. Tie speciālisti, kas strādā ventilācija un apkuras sfērā, jā, viņi zina, ir tāda tabula, kur ir vesela zona, kuru skaitas par komfortablu, jā, tur ir temperatūra un mitrums. Jā. Tālāk mums ir svarīgi, lai mūsu gaisa būtu tīrs. Jā. Bet ne vienkārši tīrs, atteris no putekļiem, jā, mums ir svaigs, lai tas būtu arī svaigs, jā, lai būtu pietiekami piesatināts ar oglekļu, jā, un CO2 un visu nepatikamu smaku koncentrācija būtu minimāla, jā, vismaz, lai mēs to nejūtītu. Jā. Protams, mums ir svarīgi arī skaņa, jā, un apgaismojums. Jā. Bet, skaņa ir saistīta ar mūsu tēmu. Jā. Par apgaismojumu bija mani kolēģi, kuri runāja pirms manim. Labi. Tad tas ir mūsu māja, jā, un mēs runājam par to mikroklimatu, jā, mūsu gada ir sadalīta uz diviem tāda ekstrēma zonām, jā. Tas ir ziema un vasara, tas mums ir skaidrs. Jā. Gan ziemā, gan vasarā mums vajag tīro, svaigo ar pietikušu oglekļa daudzumu gaisu. Tas nozīmē, ka visu gadu mēs gaidām normālu ventilāciju. Jā. Protams, ka ziemā mums vajag gaisu mūsu ēku piesildīt, un vasarā mēs gribam atdzesēties, jā, ārā ir pārāk augsta temperatūra, jā, mēs saprotam, ka mums vajadzīga kondicionēšana. Ārā gaisa mitrums ziemā ir pārāk zems. Jā, mēs domājam, ka mēs visu laiku dzirdam, ka ir 90–95% relatīvais mitrums, bet tas ir relatīvais mitrums, absolūts mitrums ir ļoti zems. Bet vasarā otrādi, jā, tad vasaras gaisa mitrums ir ļoti augsts. Jā, tad iznāca, ka mēs gribam arī mūsu komfortam kontrolēt arī mitrumu, vismaz mēģināt to stāvokli pietuvināt komforta zonai, tad ziemā mums gribas kaut kā pamitrināt mūsu gaisu un vasarā atsausināt.
Un, protams, tas svarīgs punkts, ka gan vasarā, gan ziemā visu gadu ilgumā mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu karsts ūdens. Tāds dzeramais karsts ūdens saimniecības vajadzībām. Un sanāca, ka mums vajag kaut kādu apkures avotu, lai nodrošinātu apkuri. Mums vajag ventilācijas iekārtu, lai nodrošinātu ventilāciju, svaigu gaisu, normālu mitrumu. Mums vajag kondicionēšanas sistēmu, lai nodrošinātu telpas dzēsēšanu vasaras periodā. Un arī mums vajag kaut kādas ierīces, lai sagatavotu karstu ūdeni. It kā viss ir loģiski, bet sanāca, ka mēs apskatījām, mums ir 4 sistēmas, katra sistēma ar savu kontrolieri, ar savu pulti. Mums vajag, lai mums palic cilvēks ar pieredzi, kā pareizi veikt iestatījumus, un ko darīt pēc tam, kad arī apstākļi mainīsies. Un tā kā klimatizācijas ierīces parasti viņiem ir kaut kāda inerce, tad sanāca, ka viena sistēma var konfliktēt ar otro, un tad sanāca, ka tā energoefektivitāte pazemināsies. Protams, tas mums nepatīks. Mēs runājam par telpas dzēsēšanu. Mēs domājam, ka mēs liksim kondicionētāju, viss ir kārtībā. Kondicionētāji nav problēmu, bet tas varbūt nav jaukākais risinājums mūsu iekšējām dizainām. Tie kondicionētāji, viņi nodala kaut kādu skaņu. Viņi apstrādā diezgan lielu gaisa plūsmu, tad viņi izdala to augsto atdzesētu gaisu ar lielu ātrumu, un tad zem kondicionētāja, kaut kur blakus, veidojas tāda zona, kur mums nebūtu ļoti patīkami uzturēties. Tad ir tādi mīnusi, ja mēs izmantosim standārtu kondicionēšanas risinājumu. Arī kondicionēšanas sistēmai mums ir jāliek ārējo bloku. Tas arī nav tāds ļoti patīkams, varbūt nav nekas slikts, bet nav patīkams risinājums mūsu fāzāžu dizainam. Un arī atkušanas periodā, tur var izdalīties ūdens, un tad blakus tam ārējām blokām var rasties kaut kāda slīdēna zona, kura arī nav īpaši droša. Mēs runājam par ārējiem blokiem, tas ir reālas fotogrāfijas, nav pareizi uzstādīts nojumes, vienkārši uzstādīts ārējais bloks, tad notiek nokrišņi, un tā ierīce strādā ar zemām temperatūrām. Mēs redzam, ka var rasties apledojums, kurš, protams, pazemina iekārtu efektivitāte, principā var viņu vispār izvest no funkcionalitātes zonas, un principā var bojāt. Tad ko mēs varam darīt? Mums sanāca, ka mums ir 4 atsevišķas sistēmas. Vai ir kaut kāds risinājums? Protams, es neprasītu, ja nebūtu. Tad šodien mēs gribam jums piedāvāt vienu iekārtu, kura var nodrošināt visu to funkcionalitāti. Visas HVAC sistēmas, viena iekārta HVAC, tas ir tradicionāls saīsinājums. Heating, ventilation, air conditioning. Tad iekārta, kura nodrošina mums gan apkuri, gan ventilāciju, gan kondicionēšanu, gan karsta ūdens sagatavošanu. Kā viņa to var izdarīt? Tas sanāca, ka mēs varam nodrošināt apkuri, grīdas apkuri, bet vasaras sezonā mēs varam laist tur atdzesētu ūdeni. Protams, tas būs komforta robežos. Protams, automātika sekos, lai neparādīts kondensāts, un gala klients var ieprogrammēt viņam
komfortablu temperatūru grīdās, ja? Bet mēs varam nodrošināt kondicionēšanu un apkuri. Ja? Kopā ar ventilācijas iekārtu, ja? Mēs varam padot vēl siltāku gaisu ziemā vai vēl vēsāku gaisu vasarā. Tad mēs varam ļoti efektīvi un ātri realizēt apkuras un kondicionēšanas pasākumus. Ja? Arī iekārtai ir ventilācijas iekārtas ar rekuperatoru un uzstādītā tā baterija, ja, tas šķidrums gaisa siltummainis, ja, kurš piesildā un piedzesē pieplūdes gaisu, un ar to mēs arī varam panākt kaut kādu mitrumā kontroli. Kā arī es pateicu, viena no svarīgām lietām tas ir karsta ūdens sagatavošana. Ja? Un ko mēs dabūjam tad? Jā, tad mums pazūd tas kondicionēšanas iekšējais bloks. Ja? Mums paliek tikai restes un difuzori, kurus stipri vieglāk integrēt iekšējā dizainā. Ja? Mums nav tāds nepatīkamas augstā gaisa kustības ātruma zonas. Ja? Kā arī mēs varam pateikt uzredzēšanos ārējiem blokām, ja, un tad reste, ārā fasādē mums jau tāda restes, ja, kuras, protams, ir vieglāk integrēt ēkas dizaina, un viņi neaizņem vietas pie mūsu mājas. Tad, kā sastāv, ja, vēlreiz, tad augšējā kreisajā pusē mums ir uzlikta ventilācijas iekārta ar 2 ventilatoriem, jau uz pieplūdes nosūce, 2 filtriem, sorpcijas, rotācijas rekuperatoru un, kā es teicu, to ūdens bateriju, ja, ūdens kaloriferu, kurš strādā gan uz sildīšanu, gan uz dzēsēšanu. Zem tā atrodas boileris, kurš mums sagatavo karsta ūdens. Un tad labajā pusē uzstādīts pats gaisa ūdens siltumsūknis. Ja? Tas ir ierise, kur paņem ārējo gaisu, ja? Un ar Freona ciklu atņem plusa vai mīnus siltuma vai augstuma enerģiju no ārējā gaisa un atdod to mūsu iekārtai. Ja? Tad Freons pārnes enerģiju, uzsilda vai atdzēsē ūdens, un šito ūdeni mēs izmantojam jau mūsu grīdas apkurei vai grīdas kondicionēšanai, ventilācijas gaisa piesildīšanai vai atdzēsēšanai, un arī, protams, šito enerģiju mēs izmantojam karsta ūdens sagatavošanai. Un, protams, ir kontrolieris, kurš kontrolē harmonizēto vadību visam tam sistēmam, un ir vadības pults. Pāris vārdus par sorpcijas rotoru. Ja? Šitā iekārta izmantot sorpcijas rotors. Ja? Mēs mazliet salīdzināsim viņu ar to standarta, tā saucamo kondensācijas rotoru. Ja? Mēs redzam to zilo un sarkanu bultus. Ja? Tur dati sakrīt. Tas ir ārējais gaiss minus 20 grādi 90%. Ārējais gaiss un 20 grādi 30% relatīvais mitrums, iekšējais gaiss, tas nosūcas gaiss. Ja? Pirmajā gadījumā pēc rekuperatora mēs dabūjam 1,7 grami uz kilogramu. Tas ir absolūts mitrums. Ja? Otrajā gadījumā, kad izmantos sorpcijas rotors, mēs varam dabūt 3,9 grami uz kilogramu. Tas ir absolūts mitrums. Mēs redzam, ka mēs varam dabūt 2 vai 2,5 reizes mitrāku gaisu pieplūdē ziemā. Un es atgādinu, ka ziemā mūsu gaiss ir ļoti sauss. Ja? Tad katrs tas grams no mitruma, tas ir ļoti svarīgs priekš mums. Tā,
kaut kas nav kārtībā. Labi. Runāsim par vasaras periodu. Jā. Mēs redzam, ka paņemot vienādus temperatūras un mitrumus gan piepludē, gan nosūce, jā, mēs varam dabūt sausāko gaisu pēc rekuperatora, jā, apmēram uz 20%. Un kas to mums dod? Teiksim, atdzesējot šito gaisu līdz 16 grādiem, jā, pirmā gadījumā mums būtu jāizterē 3 kW dzēsēšanai, otrajā gadījumā 2,5 kW dzēsēšanai. Tas nozīmē, ka mēs runājam par 15–20% enerģijas taupīšanu dzēsēšanas procesam. Ja mēs runājam par ierīcēm, kuri strādā ar to freonu vai augstuma agentu, jā, ir tāds koeficients COP, jā, tad principā tas ir lietderības koeficients, ko mēs dabūjam, ja mēs izmantosim kaut kādu elektroenerģiju. Ja? Tad mēs redzam, tas ir atkarīgs no tā, kādu temperatūru mēs izvēlēsimies sev kā apkures darba temperatūru, ja? Kuru temperatūru ražo mūsu siltumsūknis. Un tas ir arī atkarīgs no ārējas temperatūras, tāpēc, ka no augstā gaisa grūtāk izņemt enerģiju, kura mums ir vajadzīga. Ja? Šeit ir grafiks no -15 līdz 7 grādiem. Tas ir tāds standarts risinājums, kā parādīt, ka strādā iekārta, ja? Bet iekārta strādā līdz -25 grādiem. Tā kā viņai vēl ir integrēts elektriskais sildītājs, tieši ļoti zemām temperatūram, tad iekārta var strādāt līdz -30 grādiem. Jā, bet mēs izskatīsim šito zonu. Jā, tad sanāca tā, ka ja ārējā temperatūra ir -10 grādi, jā, un mēs gatavojam to darba ūdens, apkures ūdens ar temperatūru 35 grādi, jā, mūsu tā attiecība, jā, tad uz vienu elektrisko patērētu kilovātu mēs varam dabūt 3 kW siltumam. Jā. Ja ārā ir 0, jā, principā apkuras sezonam tāda vidēja temperatūra ir apmēram 0, tad uz vienu elektrības kilovāti mēs varam dabūt jau 4 kW. Pie temperatūras +5 mēs jau varam no kilovāta dabūt 5 kW. Jā. Tad jūs redzat, kā tā iekārta var būt uzbūvēta kaut kāda neliela saimniecības telpā. Jā. To viegli uzmontēt, jā, tad tur saprogrammētas visas nepieciešamas funkcijas un ļoti lielas iespējas, kā mēs varam panākt reāli efektīvu darbību. Jā. Te cilvēki pirms manīm stāstīja, ka varbūt mums nav vajadzīga tik augsta temperatūra ziemā apkure. Ja? Okay, mēs varam saprogrammēt, ka šitā periodā mēs uzturēsim 20–22 grādus, un kad mēs mājās, ja, varbūt mums pietiks ar 16 grādiem. Tad ir tādas arī funkcijas, protams. Arī ventilācijas iekārtu mēs varam izmantot ne vienkārši ieslēdzot uz kaut kādu gaisa plūsmu. Mēs varam ielikt tur, teiksim, CO2 sensoru un uzturēt CO2 līmeni ar mūsu ventilācijas iekārtu. Protams, ir dažādi režīmi, kur mēs varam ieprogrammēt temperatūras, kuras mēs gribam turēt. Visu sistēmu darbību ir saharmonizētas. Ja? Tas dod mums iespēju maksimālai ekonomijai. Ja? Un man vajag teikt, ka vismodernākās tehnoloģijas ir izmantotas, kad šita iekārta bija izstrādāta. Ja? Tā kā visas tas sādzīves elektroiekārtas, ja arī šita iekārta ir uzlīmes ar energoefektivitātes klasēm. Ja? Kādi ir plusi vēl? Ja? Tad mēs redzam, ja mēs izmantojam dažas sistēmas, tad projektētājiem vajag projektēt gan kondicionēšanas, vismaz avotu, apkuras avotu, karsta ūdens avotu. Ja? Tad principā tas projektēšanas laiks iet ilgāk. Ja mēs izmantosim vienu tā hibrīda kombi iekārtu, ja, mums vajag tik to sistēmu, ja, un šita iekārta jau kopā savienota iekšā.
Ja mēs runājam par uzstādīšanu, ja, dažreiz mums sanāca, ka dažus speciālistus vajag pieslēgt, lai nodrošinātu sistēmu uzstādīšanu, ja, bet izmantojot hibrīda iekārtu, mums vajag samontēt tikai to ārējo, ja, iekšējo sadalījumu, grīdas apkurei, ūdensvādu, ja, un ventilācijas sistēmas gaisa vādus. Ja, un tad kopējo vienu iekārtu mēs varam uzstādīt. Tas ir principā vieglāk, ātrāk. Ja mēs runājam par eksploatāciju, ja, protams, arī mēs varam neizsaukt daudz speciālistus, lai katrs pārbauda savu sistēmu. Ja, mēs varam izsaukt tikai vienu speciālistu, kur pārbaudīs uzreiz visu. Kā arī pēc prakses mēs zinām, ka ja ir produkts no viena piegādātāja, ja, tad ir atbildība no viena avota. Ja ir kaut kādas dažādi piegādātāji, dažādas iekārtas, kuri mēģina strādāt harmonizēti, dažreiz ir ļoti grūti saprast, ja, uz kura puses ir tā atbildība, ja, par kaut kādām problēmām vai uzdevumiem. Un viens pults, ja, tad mēs ar vienu pulti kontrolējam visu mūsu mikroklimatu. Ja, mums nevajag kaut kā pārprogrammēt kaut kādu vienu sistēmu, pārprogrammēt otru sistēmu, lai viņi strādātu harmonizēti. Tad viens uzdevums, ļoti daudz algoritmu, ja, un visas sistēmas strādā kopā. Ja, un kā Aristoteles teica, ka kopums ir vairāk nekā to daļu summā. Jā, paldies!